Esi sveicināts manā YouTube kanālā. Šodien ārā tāds ļoti rudenīgs laiks, tāpēc es velku galvā cepuri, cimdus un dodos ar velosipēdu uz darbu. Šodien būs tāds vēlais starts. 18:00 startēšu, visticamāk, ka mājās būšu vēl. Ar šodienu jau sākšu iemūžināt kadriņus pirmajai epizodei, tāpēc patīkamu skatīšanos un aiziet, dodamies piedzīvojumos. Tātad pirms mēs sākam epizodi, es gribēju tev pateikt, ka mani tu redzēsi tāds, kāds es esmu. Es nelikšu tikai labāk izvēlētos kadriņus, kur es smaidīšu un teikšu, ka viss dzīvē ir skaisti. Nē, es esmu es pats, un arī tad, ja es būšu noguris ar maisiņiem zem acīm, vai nu viss būs slikti, arī to es parādīšu. Es neesmu tāda veida influenceris, kurš tagad rādīs, ka dzīve ir skaista, bez problēmām, un izslēdzoties kamerai, raudās aizkadrā. Nē, dzīvē ir arī visādi gadījumi, un es sevi parādu tāds, kāds es esmu. Bet tagad metamies tālāk iekšā piedzīvojumos. Tātad sagatavošanās darbi notika aizkadrā, diemžēl, jo 6 jau jābūt kraušanās vietā, vēl jāpaspēj nosvērties tukšam un dodamies tālāk. Aiziet, braucam. Šodien trešdien. Gribēju sākt pirmdienā ar video filmēt, bet lai jau ir, lai jau startējam, vienkārši skatāmies, kā mums izdosies. Aiziet. Ja, moin, also fahre ich jetzt los. Dann in 20 Minuten ungefähr. Ja, kann man auch Foto machen, kein Problem. Alles klar. Ja, sag mal, wo soll ich laden? Okay. Jo, alles klar. Gut. Jo, tschüss.
Braukšanās gāja nedaudz ilgāk nekā bija domājis, jo pie 2 fermām bija jāpiebrauc. Tad dodamies svērties. Un 2,5 stundas ceļā caur Brēmnē, ja viss kārtībā, tad vajadzētu būt 2 stundas. Aiziet! Ir ievilcies, bet neko darīt. Ko dodamies tālāk? 2,5 stundas ceļā, varbūt kaut ko iefilmēsim vēl, bet ir tumšs, redzēs kā būs. Aiziet! Un tūlīt skaņa, ko tu dzirdēsi, nav pievienota, bet gan pātrinājumā. Izklausās nedaudz kā formula. Kā jau kafiju varēja aizbraukt un paņemt galamērķi, bet tur galamērķī tā kafija garšo, ziniet, tā kā kāds būtu izmazgājis to kafijas aparātu un salējis pārpalikumu iekšā krūzītē. Tad labāk šī un sievas ceptie burkānkūkas keksiņi pa ceļam. Jāturpina braukt, vajag kavēju. Ir skaiti jau, cik mums te ir pulkstens. 20:52 un man ceļā vēl ir kaut kādas 50 minūtes, ne, stunda vesela, jā. Man 9 jau vajadzēja būt. Bet nekas. Kafijas pauzīta 5 minūtes jau šur vai tur. Neko vairs nemainīs. Man nogurumu gan noņems. Aiziet, turpinām ceļu. Atbraucis līdz galamērķim, nekas labs neizskatās. Jāiet piereģistrēties. Izskatās, ka bišķi būs jāpagaida. Vai, došos piereģistrēties. Kā jau teicu, nekas labs nav. Iedeva pagerīti. Labākajā gadījumā sāks izkraušanu 11. 23. Bet man vēl priekšā ir 4 mašīnas, kuras būs pirms manis. Es nezinu, cikos vēl tikšu uz mazgāšanu, bet jāiet pasnaukt kaut kāds laiciņš, savādāk braucot līdz mājām. Vienkārši es nezinu, kā es varētu izvilkt. Jo modies es esmu šodien laikam pirms 7, un tagad jau ir 22, 28. Nezinu, cikos vēl līdz mājām tikšu. Tā pulkstens 23:15. Kaut kādu momentiņu laikam esmu pasnaudis. Priekšā nekas nenotiek, pīkstuls nebļauj. Jāiet vēl pasnaust. Turpinam gaidīt. Aiziet. Ko, pulkstens 12:00 naktī. Ejam reģistrēties. Tad teritorijā es iekšā esmu iebraucis. Un vēl jau priekšā mašīnas, kas arī pirms manis stāvēja rindā. Redzi, kā pirmo dienu, kad sāku veidot saturu jaunai epizodē. Un jau būs tāda labi ievilkusies, ka būsiet arī mani redzējuši tādu labi nopampušu ar maisiņiem zem acīm.
Bet es neslēpju, es esmu tāds, kāds es esmu. Arī noguris, tā kā visi cilvēki. Un to arī parādi. Un es domāju, ka ir ok. Labi, turpinam. Tad maziņš update'iņš, esmu ticis līdz luksusforam un gaidu, kad man iedegsies zaļais un parādīsies rampas numuriņš. Lai varētu doties iekšā tālāk pie rampas. Bet pulkstens jau ir bez 10:12. Braucam iekšā, aiziet. Nu ko, 1:30 naktī izkrāvos tikko. Vēl jāmazgā, braucam mazgāties. Ko, kamēr tu skatījies, kā es mazgāju mašīnu, es tā diezgan labi izpumpējos. 1:20 minūtes sanāca mazgāt, baigi ilgi šoreiz. Un tagad sākšu ceļu māju 2,5 stundas, ja nebūs pārsteigumu uz ceļiem. Cerams, nē, it kā naktī nevajadzētu būt. Noguris pamatīgi, nezinu, kā būs pa ceļam. Ja skaita to, ka es šodien, jau iepriekšējā dienu esmu cēlies 7 no rīta, tad tagad ir 2 naktī un vēl jāmauc līdz mājām. Bet ja tu esi šeit, šitas būs grūts ceļš mājās, jo tagad ir nogurums kapitālākais. Gribēju piestāt bišķiņu, uzelpot. Te jau pat pirdienam vieta parkingā neatrodas, kur nu vēl uzelpot. Jā. Ko pulkstens 4:30 un es esmu ieradies firmā. Es esmu beigts. Un tagad lecu ritenim mugurā un dodos uz mājām. Šitā bija vienkārši varam gara diena. Devai. Čau visiem. Tiekamies jau rīt. Atā. Esi sveicināts tajā pašā dienā, tikai pēc 6 stundām vēlāk. Savedīsim sevi kārtībā un dosimies uz darbu atkal. Aiziet. 2016. gada sākumā ļauj veikt personu, kas šķērso robežu gan autoceļiem. Šitā vēl nākamā. Vakar tie ierunātie teksti nedaudz tādi ar velkošu valodu bija un tādi lēnāki varbūt, jo tomēr nogurums ņem virsroku. Bet, zin kā, es esmu vienmēr teicis, ka es likšu iekšā tādu materiālu, kāds es esmu, un neko neslēpšu un neuzčinīšu. Arī esmu noguris, arī to likšu un rādīšu.
Bet, protams, man paliek aizkadros video, kuros es galīgi pārsakos un nepareizi kaut ko pasaku vai kā. Tos, protams, es izmetu ārā. Ko jums tur skatīties, ka viens nepareizi visu laiku tarkšķi. Bet tagad atkal jauna diena, jauni spēki un ar velosipēdu dodos uz darbu. Sieva pa priekšu iet ar bērnu ratiņiem pēc dēla uz dārziņu. Es sākšu jaunu dienu atkal. Turpinam mūsu video. Aiziet. Ar tā, sievā! Nu ko, darba dienu sākam. 12:49. Aiziet. Tā līdz darbam esmu atbraucis. Kā vakar nometu mašīnu, noguris tā stāv. Bet tagad man nedaudz laiciņš ir. Es domāju, jāpārlaiž pāri. Ir jāpārlaiž pāri nedaudz ar kerheri un putiņām, lai nedaudz tāds smukāks dotos ceļā. Jo tagad pa tiem mazajiem ceļiem braukājot, visi tie ceļi ir dubļaini un tā mašīna arī paliek tāda, tāda bišķi netīrāka. Jāpārlaiž pāri bišķi putiņām un tad jau jāsāk darbi, jāsagatavo piekabi. Parādīšu, to ir piekabas sagatavošanas darbus, tur skaitiņas pavērt. Ja tātad viss piekabē notiek no šīs pults. Slēdzam iekšā. Mums ir drošinātāja kaste, no kurienes tiek viss darīts, ja gluži pults nestrādā. Un pultī viss ir kā elementāri. Vairākas iespējamās lampiņas augšā, kuras deg, tad tu zini, kura kontrola ir ieslēgta. Ceļ augšā jumtu, laiž lejā un taisa klapi vaļā, grīdas ceļ uz augšu, uz leju, bet galvenais nesačakarēties, jo tas ir svarīgi. Jo viss, ko tu izdari nepareizi, tas sabojā piekabi. A piekabi te dārgi. Labi, sagatavojamies tālākiem darbiem. Šeit arī man paspruka kāds lamu vārds, tomēr jaunais telefons, bet pateicoties sievai, aizsargs tikliņš bija uzlikts vakar. Bet šodien galīgi nav tā kā vakar. Jā, vakar es te atbraucu uz to pašu vietu un viss
pasākums ievilkās. Tagad gāžam iekšā un skatīsimies. Nē, protams, arī iekšā var viss ievilkties. Bet pagaidām ļoti cerīgi, ka tikšu šodien jēdzīgā laikā uz mājām. No 1 naktī. Tā, jau 1 naktī būšu, ja tagad izkraušos uzreiz. Vai kaut ko varbūt iefilmēšu vēl. Tā šeit vīri jau ir mazgāšanas procesu uzsākuši, izkraušanās beiguši, bet es dodos uz izkraušanos. Sveiks atkal! Kā man priekšnieks saka, šitais bija cak un gatavs. Es jau izkrāvos. Tagad ir jāgaida. Reku tev parādīšu, kā vīri mazgā. Jāgaida, kad vīri izmazgās mašīnas, un tad jau es varēšu doties iekšā un mazgāt. Es ar citu tas izstās jau nomazgājies. Nu ko, iespējams, ka es jau mazgāšu to it. Šodien nav nemaz viss tik slikti. Teicu 1 būšu mājās, bet nē, jau 12 naktī. Nu, cerams, ka uz ceļa viss ok. Bet super, galīgi nav tā kā vakar. Nogurums arī nav. Bet gan jau, ka pa ceļam tu to parādīsies, tas jau ir tikai normāli. Bet skatos, ka pirmās YouTube sērijas video iet jau tā kā uz nobeigumu pusi. Ripojam mājās. Rudens kā rudens, piesie un kāj putni laižas uz nīlu. Pēkšņi man likās, tu esi mans draugs, un es tevi mazliet mīlu. Labs garīgais, ne? Vakar baigais nogurums bija. Tagad ir ok. Bet vienalga šodien īstenībā biju TikTok laivā un sapratu, ka nogurums taisa tādus kā stresa sprādzienus baigos man. Es parasti ignorēju visus tos komentētājus, tur man ienāca 2 gudrinieki, 3 pat gudrinieki, un tad nedaudz uzsprāgu. Bet nekas, baigi patīk šī YouTube un TikTok pieredze. Es savā veidā kaut kā pilnveidojos, tā kā, ieklausos sevi arī. Es te braucu ar sauna prožektoriem, aizmugurē nabagam bieglajam, acis apžilbināts. Jā, nu tad apakaļ pie kadriņiem braukšanas. Aiziet! Šeit mūsu video stāsts beidzās. Es tev saku milzīgu paldies, ja tu noskatījies to līdz galam. Es zinu, ka mēs vēl tiksimies kādā citā video stāstā, jo es nepametīšu to hobiju un prieku, ko man sagādā video taisīšana un montēšana, un es tikai sevi pilnveidošu. Pirms 12 gadiem es nenoticēju sev un negāju uz savu sapni, bet pagāja 12 gadi, un es tam pieķēros klāt. Neesiet kā es. Ja jums ir sapnis, dariet to uzreiz un ejiet uz mērķi. Neciciet nevienam, kurš teiks, ka jūs to nevarat. Jūs to varat. Man rokās ir kalendārs, kuru dāvināju firmai ar manis uzņemtajām fotogrāfijām 23. gada beigās, un viņš vēl joprojām stāv pie sienas, lai gan termiņš kalendāram ir iztecējis veselu gadu. Nobeigumā es uztaisīšu fotogrāfijas un vienkārši ielikšu tās tagad, lai tev ir ko vēl paskatīties. Visiem izdevušos vakaru, dzīvi, nedēļu un visu pārējo. Tiekamies jau nākamajā video stāstā.